Sveiki! Dārgums Graudulas mežs sirdī un makam. Kopšanas cirtas izpildu un nedaudz pieskaršos vidas faktoriem darba plānošanā un izpildē. Plānojot kopšanas cirti ir vienmēr svarīgi saprast, uz kurien tas mežs iet un kas šeit šobrīd notiek. Tā ir 90. gadu kājlcirte, kur ir veiksmīgi apaugusi ar bērziem, ar egļu pamežu, un kā trešais stāvs te iekšā nāk dažādi platlapi koki. Tad no cirsmas ir izņemta ārā lielākā daļa atpalikušo bērzu, daudz maz iedodot rūmi tiem bērziem, kas paliek. Tā pameža egli būtībā atstāt neskart, ir izzāģēta tikai tā, kas ir kaut kur aplausta vai ir bijusi uz ceļu vietām, jo egli būs nākošā stadija, un tad, kad būs nākošā bērza ciršana, tad skatīsies, kas ar to egli ir sanācis. Un kas ir būtiski šajā cirsmā, ir saglabāt visi platlapi koki. Te, pieņemsim, var redzēt, te ir viens ozols ar tāds pastīdzējs ar tādu knapu vainagu, bet viņš var ļoti labi augt, attīstīties un izaugt par skaistu mežu ozolu nākotnē. Tepat tās arī ir, kur ir nākošais ozols. Šādam arī vainagam ir atstāta augšā rūma, lai viņš tikai aug uz augšu un veido smuku koku. Kaut kur pēc brīža ir tālāks. Vēl kāds ozols. Un tā tur lēnām tur ir tās visas trīs meža stadijas bērzi, eglis un platlapi salikt kopā un visiem iedot vietu augšanai. Meža izvešanas koridori ir plānoti daudz maz tādi organiski iekļaujoties ainavā, respektējot kaut cik labākos kokus. Viņi ir nedaudz tādiem viegliem likumiem, tā lai traktors to var izņemt. Lielākā daļa visas koku galotnes ir saliktas ceļā, līdz ar to no tās izvešanas ir palikušas ļoti tādas risks gandrīz nav. Tas mežs ir tāds šobrīd ejams ar čībiņām, ir septembra beigas, viņš gan vēl ir sauss. Un te kaut kāds sapūs, un te būs tāds normāls staigājams mežs un kopjams, un te var redzēt, ka viss no meža tās galotnes ir izvāktas. Un tas mežs ir tur varēs lasīt sēnes, staigāt, atpūsties. No vidas apsvērumiem ir respektēts dabiskās ūdensteķis. Gar vienu cirsmas malu tieši par robežu tek tāds maziņš augstūdens strautiņš, uz ko neatiecās nekādas aizsargjoslas, bet tā viss dabiskā paliena, un cik viņi maziņi būtu, ir daudz maz saglabāta neskarta. Un arī tā pirmā meža strīpa, kas ir pret to strautu, ir palikusi ar to baltauksni tieši tādu, kā viņi ir. Izvērtējot to, lai tā ekosistēma pat var par sevi funkcionēt. Un tāds pats cirsma sākās kāds metrs 10 tālāk, tāda atstās neliela buferjosla, un tepatās jau arī norit visu zāģēšanu, kur ir arī produktīvais mežs. Un šādā veidā ir saglabāts gan tas, kas ir dabai paliek, lai tur ir kur putniem gar to mežmalu dzīvot, kukaiņiem un visam pārējiem, gan arī gūstam ienākumu no mežsaimniecības. Meža vidū arī tādas nelielas zaķskābeņu pļaviņas, kas varētu būt ļoti ērtas, kad te kaut kādu mežu izvešanas ceļu taisīt, bet tā kā tās zaķskābenes reāli atjaunojās kaut kādos normāli 40 gados, tad te ir pieņemts lēmums šeit meža strādi cirsmas vidū neveikt un to tādu zaķskābeņu laukumu atstāt neskartu kā dabas vērtības teritoriju. Mežā ir atstāts viss kritāls, vai tā būtu tāda samērā resna dimensiju egle, vai arī kaut kāda sīkdimensiju lapkoki. Tas ir kā vidas saglabāšanai vai kādiem insektiem, lai būtu kur dzīvot, tas viss paliek mežā. Šitā ir mežmala pret lauku, kas ir samērā nozīmīgs elements gan ainavā, gan arī mežā. Kā meža īpašniekam tā biezāka mežmala ir vajadzīga, lai tas vējš neskrien mežā un nelauž kokus vai arī nežāvē augsni. Un gan arī tas no dabas daudzveidības svarīgi, tāpēc, ka tādā mežmalas kokos, kur bieži vien ir ar samērā mazu vērtību, lielākoties tikai kaut kādu šķībie nolikušie koki un malka, bet tas arī ir milzīgs bioloģiskās daudzveidības
tāds avots, kur ir visi dzīvo putnu kukaiņi, kas var baroties tur uz āru, gan laukā, gan arī mežā. Neliela nianses pie ceļu plānošanas, ja kaut kur ceļā ir kaut kādas vērtīgas koku grupas, šitiem te priekšā bērziem ir kādai daļai cerība izaugt par finieklūcis, tad to izvešanas koridoru var vienkārši viņiem aplaist apkārt, un tad traktors brauc ar tādu nelielu līkumu, un varbūt es sakrāju vairāk zars, lai neiesēžās, tā to ceļu te izloca, respektējot tos kokus, kas ir viņam, un tad arī meža īpašniekam paliek smukākie koki nākotnē. Veicot darbus ir saglabāt arī esošie lazdu puduri. Lazdas te nav daudz, un kā bioloģiskās daudzveidības elements tie ir ļoti būtiski. Saglabājamos kokus, lai cērtot viņus tur nejauši neaplauž, vai viņiem kaut ko neuzgāž virsū, apzīmē ar krāsu. Te var redzēt, ir tāda samērā smuka, taisna pļava. Tepat ceļa otrā pusē ir vēl viena pļaviņa. Arī samērā forši vaināk aug zem bērziem. Kad bērzi izaugs, aizies uz finieklūci, tā pļauja būs liela, un tas jau būs reiz kādi 20 gadi iegūti nākošā meža. Plānojot cirsmas, vienmēr cenšos izdalīt tādas no kopējās nogabala atšķirīgās vietas, un tās varbūt arī tur neko nedarīt. Šajā gadījumā te tāda ir laukmala, un te ir kaut kādi vesti akmeņi, un tur ir tāda paliela akmeņas kaudze, kur arī pa starp auguši koki. Un manā uztverē tas ir tāds samērā interesants biotops, ko te var atstāt neskārtu, lai viņš te attīstās savā garā, kas te aug, tas ir audzis. Un tad to cirsanu viņu izslēdz ārā no tā nogabala, neko necērt, un cērt kaut kur par kaudzes malu. Šitā ir izbraukšanas vieta mežā un arī krautuvas organizācija. Krautuvi sadalīt divās daļās, lai būtu jāizzāģē pēc iespējas mazāk koku un palikt daudz maz neskarts tā mežmala attiecībā pēc ceļu. Viena daļa krautuvs tap veidot, uzbraucot uz ceļu un nokraujot tur gar ceļu uz vecās akmeņu kaudzes. Šitas ir traktoru izbraukšanas ceļš, un tad paliek tāds neskarts meža pudurs, kur ir resnie koki, kur ir apsis, kurus var mierīgi augt, un viņi būs gan vēlāk kā lietas koks vai arī kā bioloģiskās daudzveidības koks, un tad tā malkas krautuve tap izveidot otrā pusē, un arī saglabājot gan mežmalā esošo kļavu, gan arī apsis. Un ievērojot visu drošības noteikumus, kā jānokrauj zaļbaļi gar ceļu. Tas ir tāds mans redzējums, kā izskatās dabai tuvu mežsaimniecība. Kā var plānot kokus ciršanai un vienlaicīgi ar atstājot kaut ko dabai, kurā vietā varbūt vispār nekas nav jācērt vai kur ir bišķiņ jānocērt vairāk. Ja patīk šis video, tas spiežiet tur laiku, lai gribat saņemt biežākus kādus video, tad parakstieties uz kanālu. Paldies, ka skatījāties, tiekās mežā.